Un es nedomāju, ka mūsu ciemiņi no Vācijas, Itālijas vai no kurienes tur nevaram sapredzēt, ir atstājuši šīs te drāzas pie miskastes. Piedevām laikam saimnieciskās, kā izskatās. Jo Kiegelis, nedomāju, ka Kiegeli vācietis veda, lai noliktu pretī Aglonas bazilikai. Varbūt divas miskastes varētu. Es domāju, ka varētu vienu miskasti, un varbūt ne tik pret baziliku. Jo sanāk miskaste nolikta tieši pret altāri. Nu. Un cilvēkam, kam ir laba redze, izejot no baznīcas, pirmais, ko viņš redz tālumā, tā ir šis te skaistais miskastes tēls. Tieši pret vārtiem mēs stāvam. Tieši pret Jānovai Marijai miskaste. Varbūt tas ir tāds kontrasts, svētais un ikdiena. Mēs kaut ko nesaprotam. Tas veido Aglonas tēlu. Varbūt mēs tādi esam Aglona. Varbūt mums katru rītu iet kā rūķīšiem visu savākt. Es arī biju domājis, ja labāk šās 15 minūtes mēs būtu busā sakrāvuši, tikai uz kurieni veduši, nezinu. Atkal jautājums uz Krāslavu. Tur izgāstuvē. Nē, un saproti, pats trakākais jau ko teiktu tauta. Teiktu atkal kādam dirsālienam. Kur tik rupji. Nu, bet tauta tā runā. Es tikai citēju tautu. Nu, aizbrauksim uz Pludmali.